esam satikušies pašā gada sākumā. Tikko ir bijusi arī jūsu uzruna televīzijā. Arī es skatījos, un man bija gan smaids, gan, teikšu godīgi, nobira arī asariņa, jo tajā brīdī, kad jūs teicāt to, ka iespējams kāds šo runu nedzird, jo bērni blakus trokšņo, tā bija mana situācija. Un tas bija tas brīdis, kad es pasmaidīju, un savukārt par to jaunā gada sagaidīšanu vienatnē, tas bija tas brīdis, kad bija tā mazā asariņa, jo it kā jau neviena bērna ir, bet varēja ļoti, ļoti izjust to, ka, jā, ka šīs izvēles reizēm ir pašu cilvēku, reizēm vienkārši tā sanāk. Vai jūs pats skatījāties šo uzrunu? Ļoti labs jautājums. Patiesībā sakot, ja tu pats viņu esi gatavojies un ierunājis un esi situācijā, kur tu saproti, ka būs cilvēki, kas skatīsies varbūt tieši 5 minūtes pirms jaunā gada, daži varbūt skatīsies kaut kad vēlāk, daži vienkārši neskatīsies. Es viņu noskatījos pat tādā kvalitātes kontrolas režīmā stipri pirms tā tika atskaņota un parādīta televīzijās un radio. Jā, skatījos, tā sanāk. Un arī tajā pašā brīdī pirms pusnakts, vai ne? Tajā pašā brīdī pirms pusnakts man tiešām sanāca būt pašam mājās, bet tas bija vairāk saistīts tur ar zināmiem medicīniskiem apsvērumiem. Es nevarēju 3 dienas, kur piedalīties plašākos pasākumos. Tā kā man sanāca noskatīties šoreiz ar vienu aci, arī no mājām. Jā. Vai jūs gaidījāt, ko par to galu galā tad teiks cilvēki? To, ka gan prezidenta, gan premjera jaungada uzrunas no vienas puses gaida un analizē, no otras puses saka, ka varbūt nevajag to tradīciju turpināt, varbūt, ka vajag atteikties. To, ka visu laiku ir kaut kādas diskusijas, to mēs esam pieredzējuši no gada. Vienas gadumīs līdz otrai gadumījai. Ar to, vai šīm uzrunām ir kāda būtisks slodze, tur atkal ir divas, kā lai saka, zinātniskās skolas. Viena, kas uzskata, ka ir jārunā par aktuālām politiskām lietām, jādod mega uzstādījumi, citi, kas uzskata, ka tā ir jābūt īsai svētku uzrunai. Man liekas, ka šajā gadījumā mums diezgan labi sanāca dalīt lomas ar ministru prezidentu. Ministru prezidents tiešām runāja kā valdības vadītāji par aktuālām lietām, par to, kas ir būtiski no tāda valdības viedokļa. Es vairāk mēģināju uzrunāt cilvēkus tiešām gadu mijā. Kā jūs teicāt, mēs esam ļoti dažādi. Bija cilvēki, kam gadu mija bija darbs, vai rūpējoties par mūsu drošību, veselību, vai par izklaidi, vai vēl, teiksim, par lietām, kas neizbēgam notiek vienalga, vai ir svētki vai ikdiena. Un bija cilvēki, protams, kas svinēja, un bija cilvēki, kas arī varbūt sēdēja mājās pie televizora ar kaķi vai bez kaķa, ar suni, bez suņa, vientulībā vai drauglokā, un kam arī vajadzēja kaut kādus vārdus īsti pirms brīža, kad tad caur to šampaniešu vai bezalkoholisko glāzi un teikt laimīgu jauno gadu. Tā kā šeit būs mūžīgas diskusijas, vienmēr būs kāds, kam vajadzēs vairāk tādas aktualitātes, citām vajadzēs vairāk, teiksim, tādu svētku sajūtu, bet tādi mēs esam. Ļoti daudz dažādi, daudz ko sagaidām, dažreiz pretrunīgi sagaidām, un no tāda viedokļa raugoties, jā, es zināju, ka diskusija būs, diskusija arī bija. Ja, teiksim, par šo runā un varbūt spriež, tad kaut kas laikam ir sanācis. Jo, ja vispār nepamanītu, tad es teiktu, būtu sliktāk. Ja ir dažādi viedokļi, ir labi.
šī runa bija ierakstīta iepriekš, tas droši vien nav noslēpums. Protams, ka šādas runas netiek teiktas tiešraidē. Jā. Bez 5:30 tas tiek ierakstīts iepriekš. Bet daudz kas notiek arī tiešraidē, arī jums ir bieži vien jāparādās tiešraidē visur, kur. Un šis arī ir ieraksts, bet man nākot šajien, protams, ka bija kaut kāda veida satraukums par to, jo tas ir īpaši saruna ar jums, un es esmu ļoti pateicīga, ka man ir šāda iespēja. Un es domāju, vai jūs atceraties pēdējo reizi, kad jūs uztraucāties pirms jūs kādu satikāt? Vai jūs tik bieži satiekat it kā svarīgus cilvēkus, ka tas jau vairs nav tā? Godīgi sakot, nē. Savu laiku es varu piekrist. Tad, kad man bija pirmā tikšanās ar tā laika valsts prezidentu Guntu Ulmani, tas bija 90. gados. Protams, ka bija zināms satraukums, bet viss tā darba specifika gadu gaitā dažādos darbos, amatos ir likusi tikties ar ļoti daudziem dažādiem cilvēkiem, gan Latvijā, gan ārpusē, ka kaut kā ir viena lieta, ko es esmu sapratis. Vai tas būtu karalis vai karaliene, princis vai princese, prezidents vai premjers, ministrs, vai cilvēks vienkārši kādā novadā, teiksim, cilvēks, kas ir lauksaimnieks vai strādā kādā ražošanas uzņēmumā, beigās mēs esam tiešām ļoti līdzīgi. Un man ir bijušas sarunas patiešām sirsnīgas un jaukas ar viņu majestātēm, un dažreiz es redzu diezgan lielu augstprātības devu no cilvēkiem, kas pilnīgi noteikti nav, teiksim, ir netuvu sasnieguši lietas, par kurām lepoties. Cilvēki ir ļoti dažādi, neatkarīgi no tituliem, neatkarīgi no ieņemamiem amatiem, un tās pieredzes ir bijušas dažādas. Bet es godīgi sakot, tiešām vairs nevar atcerēties, kad pēdējo reizi es būtu tā ļoti nopietni satraucies par kādu tikšanos sarunu vai ko. Bet tas nenozīmē, ka es šādām sarunām negatavojos. Tas ir kas cits. Es gatavojos jebkurai sarunai diezgan nopietni, jebkurai reģionālai vizītei vai ārvalstu vizītei nopietni cenšos uzzināt pēc iespējas vairāk par tiem cilvēkiem, ar kuriem es tikšos. Un katrā gadījumā man ir interesanti runāt ar jebkuru cilvēku. Man ir interesanti runāt par daudzām dažādām problēmām, jo vienmēr tu atklāji kaut ko ļoti jaunu, un tā ir faktiski viena no izcilām šī darba šķautnēm, ka tev katra diena atšķirās no iepriekšējās, un katra diena ir ar kaut ko interesantu, un katru dienu kaut ko jaunu iemācies. Es to būtu arī vaicājusi par to darba ritmu, vai vispār ir iespējama kaut kāda sava veida rutīna šajā darbā. Jums katra diena ir citādāka? Rutīna noteikti nav iespējama. Tas ir arī varbūt tas, kas atšķir. Bet savā ziņā tas arī bija ārlietu ministra amatā, bet noteikti tas atšķir arī prezidenta darba ikdienu, varbūt no teiksim, viens otrs cits profesijas vai amata, bet nē, šodien mums, piemēram, ir 2 intervijas. No rīta bija Latvijas televīzija, tagad šī, pēc tam man būs tikšanās ar augstākās tiesas priekšsēdētāju, un pēc tam ar viesnīcu un restorānu asociācijas pārstāvjiem, darbs ar dažādiem dokumentiem, pēc tam ļoti dažādiem, gan kas ir saistīti ar valsts drošību, gan valsts ekonomiku, tā kā rutīna šeit nav. Un es domāju, ka arī visu prezidentu pilnvaru laiku tādas rutīnas nebūs. Bet vai atkārtojas kaut kas jūsu ikdienā, kaut vai tas pats rīts, vai kāds rīta rituāls, vai vakara rituāls? Rīta rituāls ir tāds, ka mēs atbraucam uz Rīgas pili un dodamies brokastīs, kaut kur tepat Vecrīgā. Tas jau ir tagad nopietns rituāls, kļuvis visiem labi zināms. Mēs jau dažreiz pat smējamies, ka prezidenta dienas kārtībā vajadzētu ierakstīt pirmo lietu darbs ar kruasānu, nevis darbs ar dokumentiem vai padomniekiem. Un tad, protams, tā diena aiziet. Un tad
Tad tā var būt ļoti dažādi. Nu, otrs rituāls, es tiešām cenšos ar 12. aiziet pusdienās. Viss pārējais ir atvērta lieta. Cik jums bieži vispār sanāk uzturēties pašā pilī? Jo jūs bieži braukājat apkārt un satiekat cilvēkus, braucat uz novadiem. Es neesmu rēķinājis. Nu, ir nedēļas, kur pat sanāk vismaz 3 pilnas darba dienas pilī un tad 2 kaut kur ārpusē. Un ir pat tādas nedēļas, pat ir bijis brīdis, kad es neesmu bijis Rīgas pilī pat 10 dienas no vietas. Bet tas ir saistīts gan ar ārvalstu, gan reģionālām vizītēm, gan varbūt arī ar kaut kādiem izbraucieniem vai uz kādu universitātu vai uz kādu slimnīcu. Bet kopumā jūs šeit jūtaties labi? Ko nozīmē labi? Šī ir darba vieta. Ziniet, īstenībā pils ir īpaša. Es jau 2. reizi Rīgas pils sauc par savu darba vietu. Pirmo reizi bija tad, kad es biju valsts prezidenta kancelejas vadītājs, vēl pirms tam, kad pils tika atjaunota. Un tagad jau valsts prezidenta amatā. Šeit ir īpaša aura. Šeit, kā mēs dažreiz smējamies, arī sienas mazliet sargā. Bet ir svarīgi nepazaudēt to realitātes sajūtu un neaizmirst, ka aiz sienām ir arī ļoti daudz interesantu lietu un ir ikdienas dzīve un ir ikdienas problēma. Bet var atklāt mazu noslēpumu. Vakardien man bija tieši iespēja iepazīties ar to Rīgas pilsdaļu, kas ir tikko atjaunota, kurā drīzumā sāks ievākties atpakaļ Nacionālās vēstures muzejs. Un es teiktu, ka tas bija kāds īpašs brīdis. Mēs jau pa jokam smējāmies, ka jau vakar gan nekustamā īpašuma aģentūras pārstāvi, gan arī arhitekta pavadībā mēs izstaigājām kārtīgi gan Svina torni, gan tās telpas, kur būs muzejs, kapelas telpas, fantastiski atjaunots Rīgas pils. Un es domāju, tajā brīdī, kad tā atvērsies arī šeit Nacionālā vēstures muzeja apmeklējumam un apmeklētājiem, viņi būs ļoti interesanti. Bet pils tiešām ir interesanti, un es ļoti gribētu redzēt arī brīdi, kad atlikusī pils daļa, un te vēl ir daudz ko atjaunot, kad arī tā tiks pabeigt, un ka gan mūsu valsts iedzīvotāji, gan arī mūsu valsts viesi varēs tiešām novērtēt šo ārkārtīgi interesanto, ļoti ar vēstures dažādiem notikumiem bagāto ēku, kas ir savā ziņā kaut kur arī valsts simbols. Es domāju par tām pils dzīves aizkadriem un novēroju ienākot šeit, piemēram, vai skan mūzika kaut kur. Tajās telpās, kur es biju, nē. Vai jūsu kabinetā skan mūzika? Dažreiz, jā. Dažreiz. Ko jūs klausāties? Jebko. Atkarībā no noskaņojuma. Un vēl jūs minējāt par to, ka ēdat ārpus pils. Jā, pilī principā tāda iespēja vispār arī nav. Jā. Bet jā, tas parasti ir kaut kur Vecrīgā. Vai uz pilī mēdz braukt arī kāds ēdienu piegādes kurjers kādreiz? Pie manis nē, pie citiem nezinu. Neesmu manījis, bet tad tas ir jājautā kolēģiem, vai viņi kaut ko pasūta vai nē. Man tomēr patīk iziet kaut kur ārā. Ir kaut kādas vairāk iecienītas vietas, mazāk iecienītas vietas. Neatklāšu nevienu, tā vienkārši iemesla dēļ, ka nebūtu godīgi pret jebkuru no mūsu tiešām izcilajiem Rīgas krodziņiem, kafejnīcām vai restorāniņiem, bet man tiešām patīk iziet, izkustēties, piereiz arī ieturēties un tad nākt atpakaļ. Kā vispār ir ar to kustību ikdienā, jo jūs uz darbu vispār sanāk, ka jūs visu laiku esat darbā, jo jūsu tituls ir ar neierobežotu darba laiku. Vai kas ir darba līgumā rakstīts? Darba līguma vispār prezidentam nav. Valsts prezidents tiek ievēlēts uz 4 gadiem, un viņa visus pienākumus nosaka Satversmē un
valsts prezidenta darbības nodrošināšanas likums, un tajā viss arī ir faktiski noteikts. Bet jā, tā ir, ka man jāsaka arī, ka ministriem nav tāda darba laika no 8:30 līdz 5 vai no 9 līdz 5:30, tur tās oficiālās 8 stundas, un tad tu aiztais durvis un nedomā. Tā kā faktiski tas darba ritms ir tiešām 24, 7 un 7 dienas nedēļā. Bet uz pīli, ja jūs braucat vai kaut kur citur, tad parasti droši vien šoferis sagaida pie mājām, kur jūs dzīvojat šobrīd? Es dzīvoju oficiālajā valsts prezidenta rezidencē Jūrmalā, un jā, tas ir brauciens no Jūrmalas uz Rīgu, un jā, tas ir brauciens, protams, valsts prezidenta oficiālajā automašīnā ar ģerboni numuru vietā un ar karogu un visu apsardzes. Tas viss, protams, ir daļa no arī šī amata, kas varbūt gan radikāli atšķirās no tiem laikiem, kad es strādāju vai no ārlietu ministrijā vai pirms tam citur. Tad es uz ārlietu ministriju no dzīvokļa gāju kājām. Tas bija 7 minūtes, tagad ir mazliet savādāk, bet savu laiku, tā kā vajadzēja izšķirties vai mēģināt tomēr dzīvot tālāk dzīvoklī vai Jūrmalā, saprotot, ko tas nozīmētu tai mājai. Ja tie ir papildus drošības pasākumi, papildus arī izdevumi, lai aprīkot ar attiecīgajiem nepieciešamajiem, kas tur apsardzes cilvēkiem ir nepieciešams video un ne tikai video aprīkojumiem, tad es beigās sapratu, ka visiem vienkāršāk būs, ja tu atrodies tur, kur likums to arī paredz Jūrmalas rezidencē. Kaut gan arī Rīgas pilī var dzīvot. Tā ir neliels dzīvoklīts, ko es gan vēl neesmu mēģinājis. Jā, bet ja ir vajadzība, tad ir iespējams tur arī nakšņot. Rīgas pilī ir neliels, ļoti neliels, bet tāds prezidentam paredzēts apartaments, ja kaut kas notiek un šeit ir jāpavada arī nakts. Vai jūs esat saredzis ar visu to apsardzes līdzinākšanu un visām tam drošības kontrolēm, kas ir jāveic, ja kāds cits grib jūs satikt un to, ka jūs aizved tur, kur vajag, vai nepietrūks tā iespēja pašam brīvi pārvietoties? Man ir jāsaka tā, ka es ar sākumā domāju, kā būs, bet es varu teikt tikai to labāko par visiem saviem apsardzes virsniekiem. Viņi tiešām ir ļoti profesionāli, un mēs esam ļoti labi atraduši tādus sadarbības algoritmus, un nav tā, ka es kaut kur izdomāju iet kājām, ka kāds man saka, ka šito nedrīkst. Un nav tā, ka ir kaut kādi ierobežojumi. Mēs sarunājam, kur doties, un parasti viss notiek bez jebkādām problēmām. Tā kā jā, tu labi saproti, ka tev vienmēr būs kāds līdz, jā, tu labi saproti, ka tas kaut kāds neliels privātuma moments, kas kādreiz bija, tā vairs nebūs, bet tā pašā laikā tu redz arī, ka tev ir ļoti profesionāli drošības virsnieki, kuri izdarīs maksimumu, lai tu arī šajos apstākļos justos, cik tas ir brīvi. Un mums ir bijuši visādi gadījumi arī to starp, kad man apsardzes puiši pat piebremzē pastaigas laikā un saka, redz, kur viens cilvēks grib ar jums selfiju uztaisīt, vai tur kāds cilvēks grib aprunāties. Tā kā mums tiešām tā sadarbība, manuprāt, ir laba, bet jā, ir savi ierobežojumi, kas vienkārši ir neizpēkami. Bet droši vien tā apziņa, ka tas ir uz laiku arī palīdz varbūt. Īsti līdz galam uz laiku tas nav, jo tas kādu laiku arī turpinās pat pēc amata atstāšanas, bet, ziniet, es pat nedomāju par brīdi pēc tam, man ir jādomā par brīdi šodien, rīt, parīt. Vai jūsuprāt, jūsu darbs ir vairāk fiziski nogurdinošs vai mentāli nogurdinošs? Es neteiktu, vai vispār nav nogurdinošs? Lūk, pēdējā versija ir visprecīzākā. Viņš nav tik ļoti nogurdinošs. Protams, ka tu nevari pārstāt domāt par kaut kādām lietām, tad, kad tu esi atgriezies mājās, vai tu, teiksim, vari, kā es teicu, pateikt, tagad pulkstenis ir 5 un piezvaniet 8:30 no rīta, ja mēs atveram bodīti tajā brīdī.
Bet tas, ka ik pa brītiņam ir jāmēģina kaut kā drusku pamainīt vidu un atslēgties, tas gan ir fakts. Un kas jums palīdz atslēgties? Garas pastaigas, brauciens ar riteni, baseins, kāda kultūras pasākuma apmeklējums. Vai jūs nemēdzat arī vienkārši paskatīties kādu seriālu? Vai... Reti. Ļoti reti. Vai tas vienkārši neinteresē, nav aktuāli, vai nesanāk laika īsti tam? Nu, ziniet, ir ļoti maz tiešām tādu seriālu, kurus es skatītos, tā, ka nevar atraut tāds, nezinu, varbūt ir viens otrs tāds, bet arī, protams, tas ir arī saistīts ar laiku. Patiesībā sakot, diemžēl ir sanācis tā, ka lielāko daļu filmas, bet tas jau ir vairāku gadu stāsts. Tas ir pēdējo 12 gadu stāsts, kopš es esmu bijis ārlietu ministrs. Viss izslavētās, oskarotās filmas man parasti izdodas noskatīties kādā tālākā pārlidojumā lidmašīnā ar zinām nobīdi. Tad gan es skatos. Pareizi. Es par šo opciju biju aizmirsus, jo es tieši gribēju vaicāt, jo es nezinu, kā jums, vai jūs atskatāties jauniem gadam sākoties, vai drīzāk veciem noslēdzoties uz to, kas tad tajā gadā ir bijuši tie svarīgākie notikumi. Tas ir viens, un otrs, kas ir piedzīvotais bijis vispatīkamākais, vai redzēts, vai kāda izrāda, vai mūzikas albums, vai filma, kas ir noskatīta, kas no tā gada paliek nedaudz atmiņā. Vai jūs tā darāt? Un, ja jā, vai jūs... Nē. Es pat tā īpaši nesāku apcerēt. Ir kaut kas, protams, iekrīt prātā. Es precīzi nepateikšu, vai tas bija 22. gada nogale vai 23. gada sākums. Viena izrāda Dēls teātrī, kur pazuda valsts, man reāli iekrita prātā. Viņi sasaistījās, protams, ar visiem notikumiem Ukrainā, ar vēsturi. Tas kaut kā diezgan palicis prātā. Ir ļoti daudz labas izrādes, koncerti apmeklēti. Kā es teicu, viena otra filma ir noskatīta. Jā. Viens otrs seriāls pat ir redzēts, par kur man tāda zināma interese ir bijusi. Bet tā, lai es tagad sēdētu jaunajā gadā un apcerētu, kas tad ir noticis pagājušā gadā no tādas kultūras dzīves vai pat politiskās dzīves, nav bijis. Protams, 2023. gads ir bijis tāds diezgan vetrēts, man arī personīgi ņemot vērā visu vēlēšanu un ievēlēšanas procesu un arī darba maiņu, bet es drusku, domājot par to, ko darīt tālāk, protams, paskatos arī uz pagātni, bet tā, lai es gremdētos dziļās, plašās atmiņās, tā gan nav. Jā, jo sociālajos tīklos cilvēku uz gada beigām jau īpaši publicē savus gada labākos mirkļus, taisa video īšus, un jūs to neiztaisījāt. Facebookā mākslīgais intelekts šat tad pats piedāvā atskatu uz 2022, 2023. gadu un tā tālāk. Pats tavā vietā uztais. Spotify arī uztais klausītāko tur dziesmu un skaņdarbu listi. Es paļaujos uz viņu gaumi. Vai jūs apskatījāt savus klausītākos skaņdarbus? Jā, un bija ļoti pārsteigts un nolēma nepublicēt. Es daudziem ir nedaudz pārsteidzošs. Jā, es biju tiešām ļoti izbrīnīts. Jā. Es nebiju iedomājies, ka tur ir viena otra dziesma, kas man it kā skanējusi fonā tik daudz reizes, man likās, ka netik bieži. Bet acīm redzot, varbūt pat fonā viņš skan tā, ka tev kaut kāds pieredums ir un tu pat nepamani. Bet tur bija ļoti, ļoti tāds dažāds kokteils, sākot no tādām ļoti latviskām šlāgerdziesmām līdz pat Beethovena un vēl vienam otram klasiķim. Jā, es pieminēju sociālo tīklu video un jā, daudziem, protams, arī jūs asociēties ar tādu īstumu un vienkāršību sociālajos tīklos. Un kā jau es paklausījos citās sarunās, kad nav tik traki var likt, kad gribās un varbūt kādreiz kāds pakrata pirkstu, nezinu. Bet kopumā jūs varat tur uzvesties brīvi, vai ne? Es varu uzvesties brīvi, un pēc tam katru reizi es dabonu no pilsētas cenzūras un galvenā cenzora pausi. Višķiņ. Ir gadījies. Gandrīz katru reizi.
Jā, Man gandrīz nav katru reizi. nekādas vieglās dzīves. Bet jebkurā Un tas gadījumā ir jūs to mans, turpināt. Komunikācija padomnieks, lai būtu viss tā sacīt godīgi un precīzi un skaidrs zināt. Nē, nu, protams, ka īstenībā, ja mēs runājam nopietni, man diezgan daudz cilvēku jautā, vai tur man kāds saturu gatavo vai liek. Parasti fotogrāfijas, protams, ir valsts prezidenta fotografēts, tās nav manas fotogrāfijas. Es varbūt nelieku autorību, tas laikam nav tas, jo tas ir arī saistīts ar darbu, bet ierakstus, parakstus, ko likt, ko nelikt, to nu lemju es pats. Dažreiz pēc tam ir kāds aizrādījums, ka varbūt to nevajadzēja tā. Mums te bija tas jautrais gadījums, vizīti Ķekavas novadā Valdonē pie ziepju vārītājām, 2 ļoti jaukām meitenēm. Un, es tur laikam ieliku pēc tam fotogrāfijas, ka šodien savārīja ziepes. Un tur, protams, bija diezgan tāds liels sprādziens. Un tad kolēģi no mediju centra un arī padomnieks smējās, ka viņi vēl ilgi bija domājuši, vai sūtīt tās bildes, vai ne. Viņi bija pilnīgi pārliecināti, ka kaut kas būs ārā. Tā kā šādas lietas mums ir, bet dažreiz gadās, protams, kaut kādas pārrakstīšanās kļūdas, kaut kādas gramatiskas kļūdas, arī viņas vairs īsti nevar izlabot, jo nav tā advancētā, bet tad parasti es arī atstāju beigās. Tas varbūt pat ir godīgāk un autentiskāk nekā sarakstīt gludus, frizētus, neko neizsakošus tekstus. Jā, jūs esat atstājis par sevi tādu iespaidu, ka jūs esat gana patiess un varbūt savā ziņā cilvēcīgs un vienkārši. Iespējams, ka tas ir tikai tāds iespējas, jo es jūs personīgi nepazīstu. Bet vai jūs esat domājis kādreiz vispār, pirmkārt, vai jūs esat vienmēr tāds bijis, ka kaut kādā veidā nemēģināt sarežģīt lietas un vienkārši parādīt to, kā ir, runāt, kā ir. Vai tas ir vienmēr tā bijis? Vai tomēr kaut kādā brīdī vienkārši nāk tā sapratne, ka kāda ir jēga izlikties, vieglāk ir būt vienkārši pašam? Es domāju, ka mēs visi mainamies līdz ar gadiem un līdz ar kaut kādiem darbiem, ko mēs darām. Man šķiet, ka tuliņ pēc vēlēšanām, tā kā man ievēlēja par valsts prezidentu, bija vesela sērija gan Latvijas radio, gan avīzēs, gan portālos, kur bija aptaujāti gan mani tur klases biedri, gan kursa biedri, gan darba kolēģi, gan vienkārši pat kaimiņi. Un es vairs neatceros, nav arī svarīgi, kur tas bija, kur šķiet, ka kāds teica, ka, Pumpuru vidusskolā, tā kā es mācījos, lai ko, bet to, ka es varētu kļūt par valsts prezidentu, iedomāties nevarēja, ka es tajā brīdī esot bijis tāds drusku tā kā malā stāvētājs, kautrīgs, kluss un tā tālāk. Pagājuši cik tur 30 plus gadi kopš skolas beigšanas, dzīve ir iegrozījusies tā, kā viņa ir iegrozījusies. Es domāju, ka dažādos laika posmos ir bijis drusku savādāk, bet arī tas darbs, ko tu dari, tev arī uzliek kaut kādus pienākumus. Ja tu strādā aizsardzības ministrijā un esi valsts sekretārs, tad tā nav tik, pie tam arī tie nebija vēl sociālo tīklu laiki, tā nav tāda sfēra, kur tu briesmīgi esi kādam interesants, pirmkārt, ārpus tās sistēmas, un otrkārt ir kaut kāda arī iespēja tur izlikt kaut kādas bildes vai kaut ko darīt. Politikā ir mazliet savādāk. Politika ir tomēr ļoti publiska. Un, arī šeit, strādājot par prezidenta kancelejas vadītāju, tev ir tikai viens uzdevums, un tev ir tikai viens darbs, tas ir darīt visu, lai prezidentam būtu A, visa informācija, B, labākais padoms, un C, lai prezidents spīdētu. Tas bija valsts prezidenta Zatlera laiks. Un tad politikā, jau tev pašam ir jādara viss, lai cilvēki par tevi uzzinātu, lai par taviem darbiem zinātu. Daudz saka, tur tas ir PR vai šis ir PR, no otras puses tajā brīdī, kad ir kaut kādas vēlēšanas, visi prasa, ko tad tu esi padarījis un kāpēc tu tur
neesi darījis to, vai kāds ir tavs viedoklis par šo, tur ir tāda zinām pretruna. Un šajā darbā atkal ir savādāk, bet es jau smējos, ka šis darbs ir labs arī ar to, ka tev vairs nav neviena priekšnieka virs tevis. Un arī tas varbūt uzliek zinām tādu gan atbildības latiņu, gan arī varbūt lielāku brīvību. Tā kā es domāju, tur ir viss kopā. Jā, jo, protams, politiķi ir dažādi un man personīgi ļoti nepatīk tie cilvēki, par kuriem var redzēt, ka viņš it kā kaut ko saka, bet viņš vispār to nedomā. Kaut kādā veidā to var nolasīt. Par jums tāda sajūta nav. Un vai ir kaut kas, kas jums pašam personīgi nepatīk citos politiķos, ar ko jums ir nācies sastrādāties? Kāda ir tā kopējā sajūta? Vai lielākā daļa ir patiesi, vai tomēr vairāk ir tāda izlikšanās, kaut kāda vēlme panākt kaut ko? Es sāktu varbūt no sava veida cita elementa atbildot uz šo jautājumu. Pirmkārt, esmu diezgan pārliecināts, ka absolūtais vairākums cilvēku, kas ir nolēmuši iet politikā, vienalga vai tās būtu pašvaldība vai nacionālās vēlēšanas vai Eiroparlamentu vēlēšanas, ceļš, ja viņi ir jaunpienācēji, viņi tiešām nāk ar pārliecību, ka kaut kas ir jāmaina, ka kaut kas ir jāuzlabo. Un tad viņi saskarās ar divām lietām. Pirmkārt, kamēr tu neesi politikā, bet tu esi, piemēram, ārsts vai zinātnieks vai uzņēmējs vai mākslinieks, tu pamatā esi visu atzīts, visu mīlēts, visu cienīts, un tad jau vēlēšana kampaņas laikā tu par sevi uzzini ļoti daudz ko jaunu, nebijušu un nevienmēr pozitīvu, teiksim tā, maigi sakot. Tad nāk tas brīdis arī, ka tu saskaries ar to, ka it kā tavas labās idejas nevienmēr tiek atbalstītas, izrādās ir kaut kādi citi aspekti, ir kaut kāda pretdarbība, ir kaut kāda arī politiskā greizsirdība, un tad ir kaut kāds vilšanās brīdis. Un tad ir arī kaut kāds kļūdu brīdis, un sevišķi tie, kas ir tikko sākuši savu politiķu karjeru, viņi varbūt bieži vien runā tādām nenoslīpētām, ne līdz galam pārdomātām frāzēm, un tad viņi arī dabūna pamatīgi kritikas vilni. Un, ja tu tam visam esi izgājis cauri, pēc kāda laika vēl kaut kādā veidā esi spējis darboties, cīnīties, un arī nepazaudē kaut kādu cilvēcību, tad ir labi. Vai politiķi vienmēr ir patiesi? Ne, protams, nevienmēr. Jo kādreiz jau aizdomājos, es pateikšu to, ko es reāli domāju, vai kā ir, tad visticamāk man nepārvēlēs. Pie tam šīs problēmas jau nav tikai Latvijā. Mums ir valstis, un visbiežāk paklūp uz priekšvēlēšanu solījumiem. Necelsim nodokļus, beigās ir jāceļ nodokļi. Jā. Mūžam nesadarbosimies ar šiem, bet beigās politiskās reālijas ir tāds, ka jāsadarbojas. Un tāpēc viena lieta, ko es esmu mācījies, bet arī laika gaitā, arī ir bijušas visādas lietas un arī kļūdas, nesasolīt pa daudz. Es arī bieži vien tiekoties ar cilvēkiem, tagad saku, es sapratu, es uzklausījos, jūs dzirdu, bet es jums nevaru apsolīt. Jā. Un godīgi sakot, man liekas, tas norezonē labāk, ka tu cilvēkiem saki, ka es saprotu jūsu problēmas, mēģināšu kaut ko darīt, bet es jums neapsolu, ka es varu ātri atrast risinājumu nekā, jā, mēs tūliņās kaut ko izdarīsim. Jā, es tūliņās visu izlabošu. Un tā dažreiz arī ir tā, varbūt pat tā nepieredzējušo politiķu jaunības deksme, ka sasola un tad atcitās. Tāpēc es saku vēlreiz, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka daudz cilvēku politikā darbojās tiešām tāpēc, ka viņi grib lietas mainīt, ne visiem izdodās. Protams, ir arī kaut kādi, kas iebrāžās kā meteorīts un tad nokrīt, un ir arī tādi, kas ilgtermiņā necenšas varbūt līdz pirmajās lomās, bet turpina darīt varbūt arī to darbu, kas ir svarīgs arī ikdienā. Bet
Bet tā ir jāanalizē, protams, katrs politiķis atsevišķi. Es aicinātu nevis pārināt par to, ka visi liekuļo un melo, vai visi ir absolūti godīgi un strādā tikai valsts labā. Bet vēlētājs, starp citu, ir diezgan arī gudri. Viņi diezgan ātri atsījā graudus no pelavām. Tas arī ir fakts. Jūs runājat par politiku, bet īstenībā jau tas sasaucās ar dzīvi vispār un arī par to solīšanu. Man kaut kā šķita tas, ko jūs teicāt, ka cilvēkiem bieži vien ir tā sajūta, ka viņam vienkārši vajag, lai kāds būtu līdzās un sadzird viņus. Un nevis vienmēr apsola un palīdz un izdara viņu vietā. Man patīk tas, ko jūs teicāt. Un, ja vēl uz sarunas noslēgumu lēnām ejot, gribēju pavaicāt par, ņemot vērā, ka ir gada sākums, varbūt mēs varētu kaut ko pozitīvu pateikt arī par Latviju. Un kas jums ir tās vietas vai lietas, kas jūsuprāt padara mūs īpašus? Vai, ļoti daudz kas. Droši, mūsu tiešām fantastiskā daba un tas, ka mums ir 4 pilnīgi dažādi gada laiki. Mēs šobrīd tiekamies, ka ir ļoti, ļoti augsts. Patiesībā sakot, mēs arī esam izcili ar to, ka mums nekad nebūs labi. Ja ir ļoti augsts, tad nav sniega. Vajadzētu tā kā siltāk un sniegu. Ja ir sniegs, tad ļoti ātri viņš pārvēršas par tādu pļuru. Ja ir lietus, tad ir pa daudz slapjš. Ja ir vasara, tad ir pa daudz karsts. Vai pa daudz lietains, vai pa daudz vēl tur kaut kā savādāk. Bet patiesībā sakot, novērtēsim tiešām, ka mums ir tādas lietas, kā tiešām ļoti skaista daba vasarā. Tiešām Latvija ir ļoti zaļa un pabraukājot sevišķi ārlietu ministra amatā pa daudzām valstīm, tu tikai spēj to vairāk novērtēt. Tīra ūdens pieejamība, daudzas lietas, kas mums ir tik pašsaprotams, daudz kur nav. Otra lieta, tomēr latvieši ir ļoti talantīgi. Latvijā vispār dzīvo ļoti daudz talantīgu cilvēku. Un sports vai kultūra proporcionāli, man liekas, ja mēs paskatītos uz to, cik daudz gan starptautiski atzītos klubos, gan arī teātros mākslā darbojās cilvēki no Latvijas. Tas arī ir kaut kas unikāls. Un tad, protams, jāsaka, ka mūsu dažreiz kaitinošā vēlme nokritizēt visu un vēlme pateikt arī tādā sevi noniecinošā veidā, ka tev paslavē, cik tev labi šodien izdevās, piemēram, interviju vai teātri izrāda, es jau neko, tas jau tik tāds sīkums. Ja? Tas, kas mums drusku pietrūkst visā šajā stāstā, ir tāda lielāka pašpārliecinātība, lielāka spēja iet un pašapliecināties un pierādīt sevi. Mēs drusku mīlam tā stāvēt malā, mēs drusku mīlam sagaidīt to pēdējo brīdi, kad ir jāsāk kustēties, vai vēl labāk, ja kāds mūs pamodina no malas, un ja mūs vēl paslavē no malas, tad mēs vispār izkustam. Ja mēs paši spētu viens par otru labāk sādus teikt, viens otru paslavēt ikdienā, viens pret otru būtu gaišāki, mēs vēl vairāk varētu lietas izdarīt. Bet dažreiz mēs paši arī nespējam šī iemesla dēļ pakustēties, ka mēs tā neesam ar tādu lielāku pašpārliecinātību, bet arī tā iemesla dēļ, ka mēs arī vienmēr gaidām kādu pamudinājumu. Tā kā kopumā daba, cilvēki, tas ir fantastika, bet dažreiz mums vienkārši tas ir jāprot novērtēt un būt vairāk pārliecinātiem par sevi un savām spējām. Tas būs tad arī kā novēlējums jaunajā gadā. Un visiem laimīgi jauno gadu. Klausītājiem. Un vēl pēdējās divas lietas, ko es gribēju ātri pavaicāt. Viens ir jautājums no Twittera, ko es atradu un izrādās nav atbildēts. Tas bija jautājums, interesanti zināt, kādi ir prezidenta mīļākie čipši. Vai jūs ēdat čipšus un kādi ir jūs mīļākie? Es dažreiz, kā es smējos, noraujos. Jā. Un jāsaka, ka tas ir ļoti plašs klāsts. Tas ir arī atkarībā no noskaņojuma. Tie var būt visi, kas ir kukurūzas čipsi, visa veida, gan meksikāņu. Tie var būt ar diļļu garšu, ar
bekona garša, un tie pēdējā laikā var būt arī tā saucamie dārzeņu čips, kas nav kartupeļu čips. Tā kā esmu plaša profila speciālists šajos jautājumos. Un atsaucoties uz jau minēto mūzikas klausīšanos, gan kabinetā, gan vispār, podkāstam ir playliste, kurā katrs, kurš ir vai nu atnācis pie manis, vai pie kura es esmu aizgājusi, savu dziesmu ieliek iekšā. Priecāšos arī, ja jūs to izdarīsiet. Ieliksim. Jā. Jūs vēlaties padomāt vēl par to? Mēs aizsūtīsim. Nu labi, pieņemšu izņēmumu. Paldies jums par sarunu un jā, lai labs gads un veselīgs. Īstenībā Paldies. Tas ir svarīgākais. Paldies.